Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs, 9. nedēļas lasījums Vīnogu sula ir beigusies. Piektdiena. Atvērtas un aizvērtas sirdis. Tāpat kā viļņošanās dīķī, tā arī ziņas par kāzu brīnumu izplatījās Kānas ielās. Pēc tam tās nonāca līdz pat Jeruzalemei un tempļa pagalmiem. Kad priesteri un raksturmācītāji tās izdzirdēja, viņi kļuva ziņkārīgi. Viņi pētīja, kas rakstos teikts par Mesiju, cenšoties saprast, kas īsti notiek. Šeit vadītājiem bija iespēja atklāt, kas ir Jēzus, bet viņi nespēja pārvarēt savu lepnumu. Vecie priesteri kratīja galvu, jaunie priesteri un raksturmācītāji slēja degunus gaisā. Mesija noteikti ieradīsies Jeruzalemē un veiks brīnumus viņu priekšā, nevis kādās vienkāršās lauku kāzās attālā ciemā. Viņu sirds nebija atvērta Jēzum. Jēzus varēja paveikt brīnumi Jeruzalemē, lai parādītu savu varu priesteriem un raksturmācītājiem, bet viņš to nedarīja, jo redzēja, ka tie vienalga neticēs, ka viņa spēks nāk no Dieva. Vai viņi apliecināja, ka Jēzum ir taisnība? Izlasīsim Marka 11. nodaļas 27. un 28. pantu. Un tie nāk atkal uz Jeruzalemi, un viņam templī staigājot nāk pie viņa augstie priesteri un raksturmācītāji un vecai, un tam saka, kādā pilnvarā tu šo visu dari, un kas tev šo pilnvaru devis to darīt? Tāpēc Jēzus izvēlējās izmantot savu spēku, lai dāvinātu prieku vienkāršās mazpilsētas kāzās. Tādā veidā vienkārši cilvēki, kuru sirds bija atvērta, zinās, ka viņš par tiem interesējas un ka viņš tos ļoti mīl. Jēzus arī tevi ļoti mīl. Katru dienu viņš ilgojas paveikt brīnumu tavā dzīvē, piedodot tavus grēkus un mainot tavu sirdi, lai tā būtu līdzīga viņa sirdī. Teiciet visu kungu, kungu, viņu, kas dara lielus brīnumus. Padomā un pastāsti. Kā tu domā, kuru cilvēku ticība šajā stāstā augs? Kuru cilvēku ticība nepieaugs? Aicinu tevi arī šodien klausīties un dziedāt līdzi atmiņas panta dziesmai par Dievu. Teiciet visu kungu, kungu. Teiciet visu kungu, kungu, viņa žēlastība paliek mūžīgi. Teiciet visu kungu, kungu, teiciet visu kungu, kungu, viņa žēlastība paliek mūžīgi. Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi viņš. Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi
Teiciet visu kungu, kungu. Teiciet visu kungu, kungu, viņa žēlastība paliek mūžīgi. Psalmi 136. nodaļā, 3. un 4. pants. Laiks lūgšanām. Iedod katram ģimenes loceklim uzdīgušo sēklu vai pupu, ko turēt, kamēr lūdzat, un pateicieties Dievam par pārsteidzošajām lietām, ko Viņš dara jūsu labā, lai stiprinātu jūsu ticību. Sabata laiks tuvojas. Liksim savas rūpes malā un sagatavosimies svētai un mierīgai dienai kopā ar Jēzu. Atā!